Nu, ko esam baigi forši interesantā vietā. Ļoti vēsturiskā. Man aiz muguras māja ir ļoti sen būvēta. Un mēs tad atbraucām tepatās uz Lielupi, apsekot Lielupes apkārtni, varbūt kaut ko interesantu atrast, kaut ko vēsturisku, varbūt arī kaut ko nevēsturisku. Jaķīšī. Kas tur ir? Kas tur ir? Siltiņa liela. Nu jā, šitā ir tā vietiņa. Tā acīm redzot no kuģīšu fotografēt. Jā. Nu jā, tagad izskatās krietni savādāk. Te mēs 3 bračkus uz kuģi piestāvam. No. Uz to pusi. Tur bija kurka, kur viens gāja pāri upē. Tāds marukas bija tiem steķiem. Plosas. Motoren močī kurpics viņi. Pazīstama vietiņa. Redziet, te tas grāvs, kas iet, tas pirmais lielais grāvs. Tas ir... Jā, viņš ir... Tas ir tur, jā? Jā. Un te redziet, ir tie koku krūmi, tur, kur viņi sākās, tur viņi sākušies arī tur. Un te ir ķieģeļcepskulas skurstenis. Tas ir tā... Jā, te, pat pretī. Sašauts tur bijuši. Krievu laikam izlūka augšā kaut ko tur, Pirmā pasaules karā un ar pušku notiekuši lejā. Viņš meistars. Un tā viņai bija no baļķiem uzbūvēts 6 kārtas. To šķūni ceļot 22. gadā. Un bija zem viena jumta. Viņa jau noīsināta. Tur pamat iet iekšā gar māju. Kaut kā drusku tā kā uz mājas, un tur atkal ir pamat. Daudz vārds oriģināli. Un te tas loziņš jau labi redzam. Jā, redzam. Tausēs tā kā pilī mums šie tie ķieģelīši. Tas nu ir oriģināli. Un tad te tā izdaidošana kādi bija. Es tur kā ir jau un akmentiņas saspiest, citur stikliņas spiedīgs. Nu tas ir kad taisīts tie akmentiņi? Nu, tas ir būvējot. Tas jau no tiem laikiem, jā? Nu kā tad? Tas ir oriģinālis. Nu, sienas ir biezāks. Forši. Kaut kāda vēstures daļiņa palikusi. Jā. Esmu aizrāvies ar ekskursiju. Atbraucām mēs uz šejieni principā ūdens meklējumos. Beigās safilmēja tāds vēsturisks interesants materiāls. Kāds smuks rudentiņš, jā? Bet beigā pārēj iepriekšā reiz mēs filmējām krekliņos. Un tagad mums ir rudens lapas skaisti dzeltenas. Pirmais atradums. Lenšu magnetofons. Atcerieties, kādreiz bija tāds liels apaļas lentas, saucās bobinas, laikam. Ko tādu ūdenī atrast nebija iedomājies. Jā, mēs tepatās arī gar ūdeni esam. Iespējams, kaut ko interesantu vēl atradīsim, paskatīsimies. Ūdens ir ļoti silts, 8 grādi. Tikai man salst pirks, kurš izrīvējies timps. Šis nebūs nekāds vecais. Jā, nu nekas dod. Atkal trauks mazgā.
Tu atkal trauks mazgā, ne? Šķīvīts ir. Nav šķīvīts kaķīšiem. Jau kaut kur smagāk iet. Mize jau riktīgākā. Kā ir labi peld? Jūtos tā kā Karību jūras pirāti. Jā. Tagad to soundtracku no Karību jūras pirātiem jāpieliek. Nodēvēju šo zemi pa Latviju. Interesanti, cik viņa veca ir. Davai, tas nav sema. Vēl. O, tagad taisno riepas skatu. Tagad ir laukā. Nē, labi, lai vēl. Galvenais fakts tas, ka viņi ir speciāli noslīcināta. Kāds izdūris viņai caurums iekšā. Un viņi, diemžēl, vairs nav lietojami. Nu ko, te nu viņi ir? Tālāk dabūt nevaram krastu. Te patās jau reku. Te patās jau krastiņš ir. Bet, diemžēl, viņa ir iesprūdusi šeit. Tā kā neaizmirstam piesakot, uzspiest laiku, padalīties. Un, ja jums patīk šis formāts, mēs varētu arī kādreiz kaut ko tam līdzīgi vēlreiz uztaisīt. Kas tas ir pa agregāta tāda?
Jā. To es pats taisīju, viņam tā 15 gada. Jūs paši taisījāt viņu? Jā, viss man konstrukcija. Wow. A kas, nu kā viņš ir būvēts? Konstruēts, paši būvēts. Tilti noīsināt tie no gaz 69. Jā. Velkošana ap divie, ja? Motors ir no Volkswagen dīzelīts 1.6, ja? Wow. Bet tur bija nost un iztaisa atmosfērisko dīzelu, ja? Pasāta kāru Volkswagen. Pārslēpšanas mehānisms no busa T4. Un pie viņas ir pievienots pie pusasīm klāt šitās puses pie niroņgalvām, kas piedzēna abas tiltus. Un te bremze ir viena uz visu. Kā tur izdomāt sistēma, interesanta. Konstruēšana bija baigta. Bet fakts ir tāds, ka viņš ir izturīgs pēc vēlu, neapgāžams, spējīgs rāpties kaut kā mūra augšā. Viņš vienkārši ir derīgs, un tagad viņa motorlai uzslauka ārā. Nē. Tagad jūs izmantojat viņu tā kā laju velkamo, jā? Kur vajag kaut ko atvilkt, viņš ārprātīgi spēcīgs ir, un caurgājumība ir milzīga. Jā, forši. Nu, nav praktiski. Bet tie laikā bija tausnīgs palīdzīgs. Te no palaida motoru visu to, ko nelietoja kolhos, to drīkstēja lietot, jau atļauj būvēt tos pašbūvētos. Un te mūsu brīvvalsts sākumā ir uzlikts un mūs palūdz, lai man atļauj viņu paturēt. Viņi varēja braukt, kur grib. Tā atļauj braukt, jā? Jā. Nu, baigi interesanti. Tehniskā stāvokļa tagad. Un te nav neviena detaļa, kas derēja kolhos tehnikā. Tur ir palūtorks ātrumkast, pabēdz tilti, pašbūvēts tilts, Adler punkti un jau riteni, Moskvičs stūrs iekārt. Viss tāds salikts pakārtots. Forši, jā. Šitie sen nebija redzēta tādi. Es kādreiz, kad bija jauns, mums tāda mašīna bija. Līdzīgs.